Labdien, man prieks redzēt jūs šeit auditoriju un arī prieks par tiem, kas ir pieslēgušies pie mums interneta tiešraide. Īstenībā mans prezentācijas nosaukumu izdomāja komunikācijas cilvēki. Faktiski, jo sakotnēji mēģinot pastāstīt, kas ir draudzīgs, viņi ieraudzīja šo jautājumu, kas EDS kopīgs ar Romu. Es uzdevu saviem IT kolēģiem ieņēmumu dienestā, un tad pirmais, kas visiem iegāja prātā, īstenībā arī man, ka visi ceļi ved uz Romu, mūsu gadījumu visi ceļi ved uz EDS. Un ja jūs esat uzņēmējs un komersants, viennozīmīgi visi ceļi ved uz EDS. Principā vēl pakavējoties vairāk vēsture un visāds atziņās par Somu, par Romu, tad tā ir mūžīga pilsēta un daudz dažādas lietas, ka viņi nekad netiks pabeigta. Ja? Viss tas atziņa zinām veidā arī attiecam uz mūsu sistēmu. Runājot par draudzīgumu, valsts ieņēmuma dienas ir tāda iestāde, kur parasti kaut ko atņem. Nu, tā mūs uztver visi apkārt. Un mums nav tik fantastiski varbūt, kā vienai otrai iestādi, kur kaut ko piešķir, vai teiksim, privātam sektoram, kur var izvēlēties ar kādu klientu grupu strādāt, vai ko darīt vai nedarīt, vai uz ko koncentrēties. Mūsu gadījumā mūsu izaicinājums ir tāds, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs, pat ja viņš ir pilsonis, nav pilsonis, viņam ir uztur atļauja, vai viņš ir vienkārši šeit veids kaut kādu darbību, bija, ir un būs klients. Tad arī tā kā klasiki. Un otrā lieta, ko es gribēšu noteikti pats likt jums pārdomāt pēc manas prezentācijas un palikt atrast sev atbildi savā galvā, vai lietotājiem draudzīgs ir tas pats, ka lietojamība. Jo lietojamība tas ir tāds filozofisks iedziens, un viņš ir uz mirkli. Bet lietotājiem draudzīgs, tas ir attiecības. Un attiecības ar klientu, kur mēs nevaram uzbūvēt vienas dienas laikā. Faktiski to, ko mēs savā darbībā esam izpratuši, ka arī pat sakot, tik vienkārši lieta, kā motivēt cilvēks valsts ieņēmuma dienestā klienta apkalpošanas centra atbildēt jums, ka klientiem laipni. Mēs varam izdot instrukcijas, paaugstināt algas visādi citādi. Bet īstenībā, ja klients pie mums nāk ar negatīvu emociju, ja viņš nesaka, viņam uzslavas, viņam nav motivātora būt laipnam. Un faktiski tas ir ļoti būtiski, ja mēs gribam labi sniegt pakalpojumu. Mums ir jābūt draudzīgiem un jāsaņem atziņu no mūsu klientiem, jo tieši tas atziņa, tā ir tas saulīte, kur mums liek būt ar vien labākiem. Un īstenībā, ja jūs pasakat atziņas mūsu inspektoriem, viņi parasti ļoti, ļoti lepojās, un viņiem tas motivators darīt vēl labāk. Un īstenībā strādā nesliktāk kā prēmija, pat labāk. Bet, lai to visu panākt, ir vajadzīgi daudz dažādi instrumenti. Es paņēmu varbūt no celtniecības. Zinām veidā es celtniecību uzskatu par radniecisku nozari ar tehnoloģijiem, jo tie ir cilvēki, kur atnāk tukšā lauka un izdara daudz dažādas lietas. Lai arī runāt par lietojamību un draudzīgumu, Nāzes, diemžēl, var būt tāds negatīvs piemērs, bet viņš nāk no vēstures, jebkurš rīks, un mūsu rīki īstenībā ir dažādi, piedzīvo savu attīstību. Šeit ļoti smuki var redzēt, ka kādreiz akmens laikmeta mums bija Nāzes akmens, un tagad viņš ir attīstījis līdz tam, ka viņš visu, ko var darīt. Mēs īstenībā tagad piedzīvojam jauno attīstības fāzi arī gan sabiedrībai, gan arī mūsu kultūrai. Es domāju, visās jomās mums ir parādījusies e-vide. Tā ir faktiski jauna ekosistēma, un tas ir jauns rīks. Un šai parādība ir duāla daba, gan rīka daba, gan vides jeb telpas daba. Un mums to jāizmanto sev pa labu. Noteikti izskatīsies varbūt bišķi nepieklājīgi no valsts ieņēmuma dienas puses, bet mēs gribam palēpoties, ka mēs šajā vidē esam no 2001. gadā. Tā pirmā sistēma bija tāda, ka gads atzīmē mēs esam ieguvuši vienu no pirmiem platīnu pēlēm par šo savu risinājumu, un vēlāk mēs esam dabūjuši vienu no lielākiem
pārmetumiem, joprojām par to pašu sistēmu, bet paiet kādiem 5, 6 gadiem. Ar ko es gribēju pateikt? Tā bilde ar nāzi bija nepavelti iedot. Faktiski tagad atkal mēs iegūstam ļoti labas atziņas par mūsu esošo rīku, un tas ir evolūcija. Kurš mums palīdz un kā mēs varam veikt to evolūciju? Faktiski mums jāapzinās, kāds ir mūsu klients. Redziet, mēs visi Latvijas iedzīvotāji, man nekas labāk nesanāca asociēties, jo dziesmu svētki tas ir pasākums, kur ir ļoti dažādi cilvēki. Sievietes nav apzināti, viņi vienkārši sociāli aktīvāks, kā ar to retiņu revolūciju, bet princips kā tāds ir tāds, ka mēs esam tik daudz un dažādi, un mums jāspēj būt draudzīgiem ar katru. Lai to mēs varētu darīt, mums jāizprot katra klienta zināšanas un iemaņas. Un tā ir runāšana un klienta izpratne. To var darīt dažādi, tā kā teica Mārtiņš Smilga aicinot un runājot ar viņu, vai kā minēja kolēģi iepriekšējā prezentācijā, veicot sociālus pētījumus, bet es gribu pateikt, tas ir tikai cilvēks, un viņš katrs ir individuāls un unikāls. Un to, ko mēs esam atklājuši, būvējot mūsu stāstu, bet tas ir stāsts faktiski jau gandrīz 15 gadu garumā par elektronisku deklarēšanas sistēmu, ka ar dažādiem klientu grupām ir jāizmanto dažādas pieejas. Pirmā pieeja, to sauc angliski wizard pieeja, jeb solis pa solim, ir ļoti laba parastiem cilvēkiem, kur ar kādu lietu saskarās ik pa laikam. Visticamāk, tas ir ļoti līdzīgs tās, ka ir arī uzņēmuma reģistrā. Faktiski ir nepieciešams solis pa solim tāds forma, kur cilvēkam uzdot vienkāršos un viņiem saprotam valoda jautājums, vai par kuru gadu jūs gribat iesniegt deklarāciju, vai jums ir tādi ienākumi, vai jums ir šī tādi darījumi bijuši. Un tad mēs jums sagatavojam, ņemot vērā arī valsts ieņēmuma dienesta datus, iedzīvot ienākumu nodokļu deklarāciju. Kas attiec uz šo konkrēto pieeju, tad faktiski mēs joprojām redzam šajā pieeja ļoti, ļoti daudz uzlabojums un ļoti daudz sinerģijas un atkarības no tā, cik labi veiksies mūsu sadarbības partneriem, citām iestādēm elektronizēt un kvalitatīvi strādāt ar saviem datiem. Otrā pieeja ir tāda, kas ir grāmatvedi, jo tas ir jauna forma PVN deklarācija. Man šķiet, viņa vēl nav piedzīvojusi produkciju, varbūt šodien aizies, ja viss būs kārtībā. Vakar testi pabeigušies labi. Tad faktiski, kas attiecas uz šo, faktiski tie cilvēki, kas katru dienu pilda šāda veida elektroniskos pakalpojumus, viņam nevajag pārāk garus un plašus stāstus, jo notiek to, ko arī minēja uzņēmuma reģistra kolēģi, mēs visam piekrītam, sadusmojamies pa vidu, ko mums atkal paprasa, es taču zinu no galvas visu, bet tomēr kādreiz aizmirstam. Tāpēc šeit mēs esam atstājuši tādu pašu formu, ka viņi ir dabā, bet vienkārši pielikuši klāt iespēju vienkārši uzklišķināt un noskaidrot, gadījumi jāizmirstās. Un tādējādi risinot to problēmu, kā mēs varam neatbildēt, lūdzu, izlasiet lietotāju rokas grāmatas, kas esam aptuveni 600 lapas kopā, tur 505. lapu, 3. paragrafu. Ja? Tad tas nav baigi ērti, vai ne? Runājot par to pieejas māņus un to klientu diferencēšanu, tad faktiski pirmā pieeja mums ir devusi bez baigiem ieguldījumiem komunikācija. Nekāds komunikācijas kampaņas nav bijis pietiekami liels, lai katru iedzīvotāju sasniegtu, bet mēs esam ieguvuši 150% elektroniski iesniegtu deklarācijas pieaugumu 3 gados. Mēs faktiski paredzam, ka tas arī skaits pieaugs. Arī deklarācija skaits, kas iesniegts elektroniski īpatsvars, arī pieaug. Šī ir viena ļoti būtiska lieta, jo tieši tā iedzīvot ienākumu nodokļu deklarācija vai gada ienākumu deklarācija ļoti daudz zemūdens akmens, kas saistīts ar lietojamību. Un mēs nākamgad, es ceru, mums izdosies vēl nākamā paudze šim pakalpojumam, vēl ar lielākiem atvieglojumiem vai savādāku pieeju. Bet, jo mūsu problēma ir īstenībā kāsas čeki, kurus ir jāskanē un pēc tam jāatpazīst. Jo
nav, piemēram, valstī vienotā reģistra par izglītības maksājumiem vai par veselības maksājumu. Par to otro pieeju man pagaidām nav informācijas, bet mēs viņu tagad saksim, bet mums ir zināma pieredze. Tad man bija uzdevums pastāstīt par domām un pārdomām. Faktiski es noteikti izvairīšos no standartu citēšanas, mēģināšu būt nebanāla, bet tas nav tik vienkārši. Faktiski pārmaiņas ir nepieciešams, to mēs visi saprotam, bet pārmaiņam jābūt pārdomātam un tikai pārdomāts, izsverts. Pārmaiņas ir veiksmes pamatā. Ja mēs, teiksim, pēdējo 3-4 gada laika neietu, nedomātu, neanalizētu, kāpēc kādam kaut kas nepatīk, vai kas noticis vai nav noticis ar elektronisku deklarēšanas sistēmu un ar pārējiem sistēmām, kas ir apkārt Latvijā, mēs nespētu varbūt radīt to, par ko tagad visi priecājās. Tomēr tā jaunā otrā versija, mēs gribētu teikt, tas ir, kā tagad ir moderni 2.0, ir savādāk. Viena atziņa, par ko mēs šeit ļoti maz runājam, kolēģi, bet īstenībā ratiņa revolūcija par to tikai vien pieredumam ir spēks, un jebkurās pārmaiņas ir jāsaprot, kur piereduma daļa ir tā vērtīga un saglabājama. Ir vairākas lietas tāds ļoti vienkāršas. Ja jums visu mūžu līdz populārai kaut kādai e-formai bija tāds navigācijas ceļš, es jums iesaku 100 reizes nosvērt, vai viņu vajag nojaukt un ielikt kaut kur citur. Jo cilvēks ir pieradis mūsu gadījumā grāmatvedis, jo pāriet uz to jauno skaisto dizainu, pirmā refleksija no dažiem man pazīstam grāmatvežiem bija, bet es taču pieradu, man tur automatiski viss atverās, kam jūs to mainījat? Bet tas bija tikai par krāsu, atstāt joprojām visu izkārtojumu loģiku iekšēn to pašu. Līdz ar to nevajag nenovērtēt. Protams, paiet laiku, viņi saka, jā, tagad ir moderni un smuki, bet tā pirmā refleksija mēs esam pieraduši. Un trešā lieta ir pieredze, jeb redze, kas rada izpratni. Pie tam tas ir appusēji. Gan mums pašiem veidojot valsts pārvaldē, mācoties un darot, gan arī mūsu klientiem. Kas attiecās par lietojamības testiem, un mēs ieņem dienas, tad diezgan daudz mēģinām runāt ar saviem klientiem un runājam ikdienā. Bet jāsaprot, ka klienti ļoti dažādi. Mums ir klienti, kur tādi IT frīki, un viņi piedāvā fantastiskas lietas, bet mēs saprotam, ja mēs to iedosim parastam mirstīgam grāmatvedim, viņš nebūs priecīgs. Ja? Un otrādi, ja to, kas ir patīk grāmatvedim, mēs parādām IT frīkiem, saka, kur tāds pagājušais gadsimts? Un faktiski tā mūsu pieredze, kas ir svarīga arī mūsu cilvēkos, ir zināt, strādāt un ilgstoši strādāt ar tām lietām un atrast pareizo bilanci starp inovāciju un priekšlikumiem, kuri no tiem simtiem un miljoniem, kas Twitterī, jo visi, jebkur neapmiertība, es piekrītu Gunai, viņa uz kaut kā balstās, bet kā šķelt to racionālu un kā to racionālu paņemt pa labu, tam ir vajadzīga ļoti liela pieredze. Vēl viens jautājums, ko es gribēju uzdot jums visiem, un tā kā atdzīvināšanai, kā jums šķiet, vai iespējams pabeigt lietot draudzīgu pakalpojumu? Kāds uzskata, ka ir iespējams? Nav, man arī tā nešķiet. Tas ir katru dienu. Tiklīdz mēs palaižam produkciju, īstenībā viss tikai sākās. Un vēl viena tāda atziņa, ko es negribēju rakstīt šeit, bet kas ir manai personiski, ka kāds risinājums, tipaši pakalpojums, kad viņš palaižās produkciju un cilvēki sāk viņu izmantot, viņš sāk dzīvot savu dzīvi, tā kā atsevišķi būtne tajā realitāte. Un pēc tam var tikai brīnīties, kā un kāpēc cilvēki to izmanto. Man tādu stāstu ir 1,100,000 ar mazām lietām, kur brīnies, mēs kad plānojam, mēs nekad nedomājam, ka to var tā izmantot vai priekš tādām vajadzībām. Mans novēlējums jums visiem atrast savu sapņu ķerāju, jo tā ir burvistība, kā būt draudzīgam un radīt lietotājiem draudzīgu pakalpojumu. Ja jāspēj dzirdēt, uztvert un pariģot,
ko mūsu klientam vajadzēs rīt, pārīt un aizparīt. Un es jums novēlu visiem atrast savu sapņu ķerāju. Paldies! Paldies par vēlējumu vidu informātikas pārvaldes direktorai, un Vita vēl palūkosim, vai mums ir jautājumi, vai EDS sistēma tuvāko gadu laikā būs tik pilnvērtīga un pašpietiekama, ka izzudīs klientu apkalpošanas centri, un to vietā būs kādi e-kioski, piemēram. Mēs darām visu, lai cilvēki arvien vairāk izmantot elektronisko kanālu un izmantot vairāk publiskos e-kioskus, bet, diemžēl, pieredumam ir spēks. Man pašai pirms 2 mēnešiem sanāca satikt vienu ļoti vecu kundzīti mūsu galvenajā ēkā, kur atnākusi iesniegt deklarāciju. Es viņai palīdzēju pavadīt un teicu, vispār arī ar datoru. Viņa saka, es zinu, man mazdēls teica, bet man ir drošāk, kad es šeit atnācu. Diemžēl tā ir, un es domāju, ka tas ir ļoti liels izaicinājums pierādīt, ka arī e-vide to darīt ir droši, arī emocionāli droši, jo tiešām tie mūsu iestaigātie tradicionālie ceļi mums šķiet droši. Mums droši, kad mums tā izdruka ir smuka ar ūdenszīmēm par dzimšanas apliecību. Ja? Arī šeit ir tas pats. Bet mēs tiešām ļoti daudz darām, un mēs arī redzam, ka mainās. Tā situācija mainās, bet ir pasauli ieņem dienesti, kur gājuši tādu ceļu. Bet tur viņam ir iet dažādi. Un vēl arī tiek vaicāts par ārvalstu pieredzi, vai ir kas tāds, ko esat pamanījuši un labprāt ieviest arī Latvijā? Mēs īstenībā, man liekas, tik daudz apmaināmies ar pāriem ieņem dienestu kolēģiem, bet mēs šeit mazajā Baltijas valstīs esam vēsturiski bijuši bieži vien pirmie, un man liekas arī no ieņem dienestiem esam tā kā daudz kur bijuši, joprojām esam flagmaņi. Tā lieta, kas pie mums ir ļoti liels izaicinājums, tomēr kā radīt risinājumus tieši nodokļu jomā, kas arī derētu arī mobilām ierīcēm, mobilas aplikācijas, jo mobila aplikācija tas ir ļoti labs un kičīgs stāsts, un lai mūs uztver par modernu un draudzīgu iestādi, mums kaut ko tādu jārada, bet vienkārši radīšanas pēc mēs arī nespējam. Līdz ar to ir valstis, kas ir gājuši to ceļu, var dažādi diskutēt, bet visi ir ļoti apmierināti. Un tas ir tas, ko mums ir jāsaprot, kā atrast to bilanci, jo mūsu problēma ir ļoti daudz informācijas viena ekrana formā. Un šis ir ļoti liels izaicinājums. Bet es ticu, ka mēs par to visu laiku diskutējam, un es domāju, agri vai vēl mums ir pāris lietas padomā, par to es negribu stāstīt, bet mēs agri vai vēl atradīsim tos labos risinājumus, jo vienkārši domājot un izmantojot šo fantastisko sapņu ķerāju rīku, es ceru, ka mums izdosies. Paldies, Vita. Paldies vēlreiz.